Šodien parunāsim par to, kā iepazīt savu iekšējo līderi, kā apzināt savas stiprās un vājās puses. Šis ir Valsts administrācijas skolas podkāsts Izaugsmes formula sēriju cikls Līderība, kurā aicinām viesos publiskās pārvaldes pārstāvjus runāt par to, ko nozīmē būt līderim publiskajā pārvaldē. Es esmu Ines Brokāne-Zarāne, Valsts administrācijas skolā veidoju mācību programmas ar mērķi attīstīt publiskās pārvaldes profesionālās prasmes, tā skaitā līderību. Šodien pie manis podkāstā ciemos ir Ilze Saliniece. Sveiki, Ilze! Sveiki! Šobrīd Ilze ieņem vairākus lomas un amatus. Viens no tiem ir Izglītības un zinātnes ministres padomniece. Ilze strādā arī Latvijas Universitātē ar inovāciju un programmu attīstības jautājumiem, bet kolēģi pār Ilzi saka, ka viņa ir iedvesmojošs līderis, ka viņa spēj saskatīt lietas plašāk, ka pirms ķerties pie kāda risinājuma izpētīt no sākuma, vai tiešām tā ir īstā problēma, ko risināt, un varbūt arī no tādām konceptuālām lietām spēt arī novest līdz konkrētai rīcību politikai. Ko vēl tu piemitinātu par sevi, kas tu esi, kādas ir tavas vērtības? Es droši vien piemitinātu to, ka esmu arī Valsts administrācijas skolas dizaina domāšanas trenere, kas simbolizē vienu no man svarīgām vērtībām, proti veidot tādus risinājumus, tā skaitā rīcību politikā, kas iekļauj lietotāju, jeb tiem, kuriem mēs kaut ko darām, viņu vajadzību izpēti un tieši viņiem vislabākos risinājumus. Kā tu esi pamanījuši, šis ir cikls par līderību un nemainīgi visiem, kas pie mums nāk, mēs uzdodam jautājumu, vai tu domā par vārdu līderība un ne tikai par vārdu, bet ko nozīmē būt līderim? Un bieži vien mēs sakam valsts pārvaldē, mums trūkst līderi, un vai tu arī piekrīt šim apgalvojumam? Droši vien tā 24/7 nedomāju par vārdu līderību un galvā nepāršķirstu līderības dažādas teorijas un līderības stilus. Tā pašā laikā, protams, ieņemot vadošas pozīcijas, es ļoti aktīvi analizēju, kā es daru lietas, ko es varu pilnveidot, analizēt atgriezienisko saiti gan no saviem kolēģiem, gan no savas komandas, gan no vides. Līdz ar to netiešā veidā būtībā skatos uz sevi kā līderi un mēģinu saprast, kas ir tas, kas man jāpilnveido. Jā, un tajā pašā laikā gan apzināti par līderību sanāca domāt pēdējā gada laikā, kad piedalījos līderības ekspertes Žanetes Drones veidotajā autoru programmā sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolu par tādu valsts līderu attīstību. Tur šai programmai bija vairākas daļas. Pirmā daļa bija sevis iepazīšana, kāds es esmu kā līderis, tad es un mana loma grupā, un tad kas ir tās pārmaiņas, ko es nesu sistēmai. Un tas bija tāds, es teiktu, ļoti padziļināts un apzināts process, kad es dienā domāju par to, kāda gan esmu es kā līderi, gan kādi ir tie līderi, kuriem es sakoju un kuriem es gribētu sakot. Kas bija tava motivācija piedalīties, pieteikties šai programmai, jo es pieņemu, ka tas bija brīdis arī, ka tu biji diezgan aizņemta, un bieži vien mēs dzirdam, ka mēs varbūt tās atliekam kaut kādas sevis attīstības brīžos, kad darba ir pārāk daudz. Tad kas bija tava motivācija? Tie bija tādi divi punkti. Pirmais bija tāds, ka man bija dzīve piespēlējusi iespēju iekāpt valsts sekretāra pienākumu izpildītāja kurpēs, kas ir gana liela atbildība, un arī priekš manis tas bija gana liels izaicinājums. Un saprotot, ka ikdiena būs ļoti aizņemta, tajā pašā laikā es apzinājos to, ka man arī ir jāvēlta laiks, lai tiešām pārdomātu savu ikdienu, mācītos, skatītos, kā es varu būt labāks līderis tajā pozīcijā, kas bija manā priekšā. Un, protams, otrā lieta, kas man uzrunāja šī programmā, bija tas, ka tā bija tiešām tāda iekšējās transformācijas programma. Man diezgan labi patīk dzīvoties teorijās, dzīvot savā prātā, lasīt, visu sakategorizēt. Tāpēc es sapratu, ka ir nepieciešams izaicinājums, kur es tiešām netik daudz mācos par līderību, bet to praktizēju, kur es tieku izaicināta grupā un kur tiešām varu piedzīvot, kā arī Žanete Drone to sauc, šo iekšējo transformāciju. Es zinu, ka tu esi cilvēks, kurš nepārtraukti mācās. Tas ir tāds tavs, manuprāt, tāds raksturojošā iezīme. Un saka, ko tu uzzināji par sevi, zinot, ka tu droši vien ļoti daudz ko jau zināji, varbūt tās no tām teorijām, kas ir līderība.
bet tieši priekš tevis, kas bija tas atklājums, ko tu uzzināji? Jā, tātad šīs programmas pirmā daļa bija saistīta ar sevis iepazīšanu. Mēs arī katrs nospraudām savu personīgo attīstības mērķi. Man šis mērķis bija saistīts ar spēju un prasmi novilkt robežas, kas varbūt bija tāds gana izplūdes iepriekš. Es zināju, ka man mūždien ir daudz darba, es varbūt vairāk daru nekā veltu laiku sev, lai atjaunotu enerģiju. Līdz ar to tas bija tāds labs punktiņš uz i, kad es sapratu, ka šai tēmai tiešām ir jāpievēršas. Tas ir punkts 1. Otrs, es arī caur programmu un arī caur to iespēju šo programmu praktizēt ikdienā savā darbā, sapratu, cik ļoti nozīmīga man ir vērtību klātesamība līderībā. Un vērtības varbūt reizēm liekas tādi vienkārši skaisti apgalvojumi, kas vienkārši ir katras organizācijas mājaslapā. Jā, jo tieši tā mēs ļoti daudz runājam par tām vērtībām publiskajā pārvaldē. Ja? Daudz arī ir dažādi uzdevumi, pasākumi, bet tu saki, sajust praktiskā veidā. Vai tu vari ieskicēt, ko tas nozīmē, kā tas ir? Ka tu saki, tas ir brīdis, kad es sajūtu. Jā, piemēram, viena no manām vērtībām ir tāds iekļaujošs un demokrātiski vadīts process, arī zināma caurspīdība lēmumos, un ja tā ikdienā nav, tad es saprotu, ka tā ir viena no robežām, kas man ir svarīga un ko es vēlos novilkt. Tāpat arī vērtība turēt savu vārdu, būt tam, par ko tu runā. Tas ir tas, ar ko es strādāju ikdienā. Lai runas nepaliek tikai par runām, bet arī par darbiem. Tāpat arī tāda vērtība, kas ir kontekstā ar šo dizaina domāšanas pieeju, kad mēs ņemam vērā tos, kuriem mēs radām kādus risinājumus, un proti radām ar viņiem kopā šos risinājumus, tad ir esot šajā programmā tiešām vēlreiz sev atgādināt, cik ļoti ir svarīgi īpaši strādāt publiskajā pārvaldē, atcerēties, regulāri parunāties un, protams, iesaistīt tos, kuru dēļ mēs radām šos publiskās pārvaldes risinājumus. Un līdz ar to šie visi var būt vienkārši apgalvojumi uz papīra, bet tas jautājums ir, vai un ko tu dari savā ikdienā, kas ir tās izvēles, ko tu izdari. Par lietotājiem mēs vēl parunāsim, bet es gribu uzdot tev vēl vienu jautājumu attiecībā par šo programmu. Vai ir kaut kas tāds, ko tu iesāki darīt programmas laikā un joprojām praktizē, un tas ir kļuvis par neatņemamu tavu ikdienas sastāvdaļu? Jā, vēl viena lieta, kas bija tāda programmas specifika, bija censties pievērst uzmanību niansēm. Tā skaitā arī tādām vārdos nepateiktām niansēm, kaut kādiem foniem, kaut kādiem noskaņojumiem, jo, kā arī saka programmas autori, tas viss ir dati, tas kaut ko pasaka. Gan manas sajūtas kaut ko pasaka, gan noskaņojums telpā kaut ko pasaka, kaut kādas nianses kaut ko pasaka. Un nereti organizācijās mēs eksistējam tādos divos stāstos. Ir stāsts 1. Stāsts numur 1, kas ir tāds visiem pieņemams, izdomātais, pozitīvais stāsts, ko ir viegli atkārtot, kas varbūt reizēm ir formāls, un tad ir stāsts numur 2, kas ir tas, kas notiek patiesībā. Un tā ir viena lieta, kas bija šī mana transformējošā pieredze, ka es sāku pamanīt nianses gan sevī, gan mūsu komandā, grupā, ministrijā kopumā, kurā es tobrīd strādāju, arī kaut kādos procesos sabiedrībā, varbūt kaut kādas paslēptās sāpes, kaut kādas neizrunātās lietas, kaut kādas problēmas, kas ir kompleksas, bet kas tiek risināts pārāk tehniski. Un tā ir tiešām viena no vērtīgākajām atziņām no šīs programmas, un arī lieta, ko es tiešām turpinu praktizēt. Sev laiku pa laikam pajautāt, kas ir tas, kas šeit notiek patiesībā. Vai tas, ko es redzu, ir tiešām tas, ko es redzu, vai ir kaut kas, ko es nezinu, ko es neredzu, ko es nejūtu līdz galam. Un uzticēties droši vien arī tam, ko tu jūti. Jā, un tieši tā arī savienot to prāta loģiku, kas ir varbūt man stiprā puse, ar vairāk tādu intuitīvo un emocionālo dabu. Nav noslēpums, ka tu esi strādājusi Izglītības zinātnes ministrijā diezgan ilgu laiku. Esi izbaudījusi dažādas lomas. Un tas pirmais jautājums, ko es gribu tev pajautāt, vai tu atceries sevi savā pirmā vadītājas lomā, kā tas bija, kas bija tas, ko tu biji iedomājusies, un kas atbilda realitātei, un kur varbūt tās bija tāda vilšanās vai arī attīstības iespējas? Tāda pirmā vadības loma, kuru gribētos izcelt, ir darbs Britu padomes ofisā Latvijā, kas varbūt nebija tik daudz tādas lielas komandas vadība, bet vairāk tiešām tādas atsevišķa virziena, atsevišķas programmas vadība. Un droši vien tā lielā mācību stunda bija
Tā laika vadītājs man iedotā ārkārtīgi lielā uzticēšanās komplektā ar atbildību. Un tas bija tas, ar ko es toreiz kā tāds jauns vadītājs tiešām cīnījos saprast un pieņemt to, ka man ir iedota šī atbildība, ko tā nozīmē, kā man ir attiecīgi jādarbojas, jāstrādā, un arī sajust tiešām tādu roku uz pleca, kā es tev uzticos, tev sanāks, dodies uz priekšu. Līdz ar to tas bija tāds, es teiktu, tāds mans pirmais solis vadītāju un līderības ceļā. Tas brīdis, kad tu kļuvi varbūt par lielākas komandas vadītāju, ja mēs jau runājam par to uzticēšanos, tad parasti ir tā, ka tādām varas pozīcijām nav tā, ka cilvēki uzreiz automātiski uzticās, un tā uzticība ir jānopelna arī savas komandas priekšā. Kā tev ir bijis būt vadītājam un vadīt un strādāt ar komandu, kas ir tur bijuši tie lielākie izaicinājumi, un par ko tu varbūt īpaši lepojies? Mana viena no atziņām ir tāda, ka tas, kāds tu esi kā vadītājs, ir zināmā mērā nopelns tam, kādi ir bijuši vadītāji pret tevi. Un man ir tiešām paveicies ar pāris labiem vadītājiem manā profesionālajā pieredzē, līdz ar to arī, piemēram, ienākot Izglītības un zinātnes ministrijā, es lielā mērā atspēros uz tām labajām pieredzēm, kas bija manā iepriekšējā praksē, kuru vadītāji bija mani tiešām ļoti profesionāli vadījuši. Līdz ar to tā pirmā lieta, ko es sapratu un ko es arī darīju, es norganizēju tādas 1-pret-1 sarunas ar ikvienu darbinieku, lai tiešām viņus saprastu un arī sajustu kā individus, saprastu, kas viņiem sāp, saprastu viņu talantus, viņu varbūt darba stilus un pieejas. Un tas, es teiktu, man pašai bija ļoti svarīgi, un es arī redzēju, ka tas tiešām pēc tam arī atbalsojās mūsu kopīgās tādas komandas saliedēšanā. Un kopumā es varu teikt, ka vadot komandu, man vienmēr ir bijuši 2 tādi svarīgi orientieri. Un šos orientierus arī apstiprināja šī valsts līderu attīstības programma, proti turēt patstāvīgā balansā darbu ar cilvēkiem, cilvēku iekļaušanu, tā lai tiešām katrs jūtas sadzirdēts, saredzēts un arī virzību uz mērķiem. Jo jebkurš no šiem, ja tu to, kā saka, paņem kā tādu primāro mērķi, var aizvest tevi grāvī. Viens grāvis ir, ka tu kļūsi tikai tāds mērķi orientēts karjerists, kurš tiešām neredz to komandu, kas tev ir blakus, un tad būtībā mēs nevaram runāt par līderību. Un otrs grāvis ir, ja tu tiešām tikai esi cilvēkiem draugs, viņiem izplatīts un tikai pēti un pavadi ar viņiem laiku kopā, bet aizmirst par mērķiem, par to, kas patiesībā ir tavs kā vadītāja, kā līderu uzdevums. Līdz ar to tas ir tas, ko es jau būtībā no savām tādām pirmajām praksēm esmu mēģinājusi likt blakus un tiešām balansēt, neaizmirst un redzēt cilvēkus, kas ir tev blakus, veidot komandu, veidot uzticēšanos un arī tajā pašā laikā ļoti skaidri virzīties uz mērķi, saprast, kas ir mūsu sasniedzamie rezultāti, kādi ir termiņi, kā mēs to varam paveikt, kas ir riski, būtībā iet uz rezultātu. Kas ir bijis priekš tevis vieglāk vadīt to cilvēcisko pusi vai virzīties uz mērķiem? Jāsaka, ka tas ir gana kontekstuāli un mainās atkarībā no situācijas. Tāpēc arī tas balanss ir tas mans atslēgas vārds, ko es meklēju un uz ko es strādāju. Bet tieši pēc šīs pēdējās valsts sekretāra pienākuma izpildītājas pozīcijas es arī sapratu, ka es esmu, uz cilvēkiem ļoti orientēts cilvēks un varbūt nereti ir jābūt stingrākai. Tā ir tāda mana personīgā atziņa. Tas nenozīmē, ka es nestrādāju uz mērķiem, bet varbūt tiešām šī robežu novilkšana varētu izpausties tā skaitā arī attiecībās ar komandu. Vai tu vari minēt kādu piemēru, kur ir bijusi ļoti atvieglojoši tas, kad ir novilktas tās robežas? Jā, droši vien tā viena pieredze, ko es guvu un caur kur esmu mācījusies, ir tas, ka tu tiešām nedari lietas savu darbinieku vietā. Tā varētu būt tāda gana vienkārša, bet ārkārtīgi svarīga un nepieciešama robežu novilkšana, kur, protams, ir jāpaslāpē arī savs iekšējais perfekcionists, ka tev liekas, tas varētu izdarīt ātrāk vai labāk. Bet nē, viens no tādiem praktiskiem trikiem, tāds tiešām patiesībā reāls sīkums, bet ar ko ir jāsāk, ar ko es sāku, ja tu, piemēram, saņem kādu dokumentu, vēstuli vai likuma projektā uzmetumu, tad tā vietā, lai tu izlabotu skaisti un saliktu savus teikumus, tev ir dot iespēju ierakstīt komentāru un aicināt savu kolēģi šo vēstuli pārskatīt, un tādā veidā tu pats neuzņemies pārrakstītāju lomu un arī dot kolēģim iespēju pirmkārt ar tevi komunicēt, saprast, kas ir svarīgi, kas ir tas, kas jāpilnveido, bet otrkārt arī pašam augst kā ekspertam.
Tās ir tādas mazas lietas, ar kurām patiesībā ikdienā ir jāsāk, un tad jau tu aizies uz tādām lielākām un pamatīgākām robežu novilkšanām, kur tu iejaucies, kur tu neiejaucies un kur tu, teiksim, pārkāp šīs savas robežas. Tu esi pat vairākas reizes pieminējusi valsts sekretāra pienākumu izpildītājas lomu. Tas noteikti bija tāds, to arī minēja, tāds strauji kāpums, un tagad atskatoties, jau vairs nestrādājot tur, kas ir bijuši tavi tādi lielākie izaicinājumi un ar ko atšķirās būt augstākā līmeņa vadītājiem no vidējā līmeņa vadītāja? Tas tiešām manā dzīvē ir lielākais pārbaudījums, lielākā iespēja. Es par to esmu tiešām ļoti pateicīga. Lielākais izaicinājums un atšķirība ir tas, ka tev ir pamainījusies lēca, caur kuru tu skaties uz lietām. Proti, esot tādā augstākā līmeņa vadītāja pozīcijā, tev ir jāskatās uz lietām sistēmiski un kompleksi. Piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijā mums ir 6 nozares, ar kurām mēs strādājam, 6 rīcību politikas. Tā ir izglītība, zinātne, jaunatnes politika, valsts valoda, sports un kosmoss. Līdz ar to, ja pirms tam tu esi skatījies no viena leņķa uz kādiem jautājumiem, tad tagad tev ir jāskatās no tiešām visām iespējamām pusēm. Attiecīgi arī 10-kārtīgi palielinās tava komanda, proti cilvēki, ar kuriem tu strādā. Palielinās temps, dinamika, līdz ar to tu diezgan ātri saproti, kam ir jāpievērš uzmanība, kam nav. Arī būtībā tas gan ir fenomenāli, bet arī laiku tu sāc savādāk plānot, tu tiešām saproti, kas ir pašas svarīgākās prioritātes, kas ir steidzamas, kas var pagaidīt, ko var izdarīt kāds cits. Saka, ka vadītāja loma ir pietiekami vientuļa, jau arī pirmajā līmenī, bet vai uzkāpjot tādā valsts sekretāra amatā, vai tā vientulība kļūst lielāka? Jo, kā jau saka, pie vadītāja jau atnāk tikai tad, ja ir problēmas. Neviens jau nenāk un nestāst par pozitīvajām, labajām lietām. Vai tā ir? Jā, es varētu piekrist, ka esot valsts sekretāram vai valsts sekretāra pienākumu izpildītājam, tu būtībā esi viens tieši savā iestādē. Bet, protams, tev ir jāmeklē sev līdzīgie, kas darbojas ar līdzīgiem jautājumiem. Līdz ar to, protams, tā jaunā komanda, ko tu iegūst, ir citu ministriju valsts sekretāri, jo viņi arī saskarās ar ļoti līdzīgiem vai tādiem pašiem izaicinājumiem savā ikdienā. Līdz ar to es domāju, tas jautājums ir par to, kur ir tava komanda, kur ir tava atbalsta sistēma. Bet, protams, tādā ministrijas kontekstā varbūt nevientulība ar tādu kaut kādu sēru dimensiju, bet, protams, loģiski tu paliec viens. Tava, protams, komanda ir vadītāji, valsts sekretāra vietnieki, bet tas gala lēmumu pieņēmējs tomēr paliec tu pats. Es gribētu parunāt par vienu no vadītāja svarīgākajām prasmēm – spēt pieņemt lēmumus, būt noteiktam. Par šo esam runājuši arī ar daudziem citiem viesiem. Pastāsti, Ilze, kāds ir tavs lēmumu pieņemšanas process? Lēmumu pieņemšanas procesā viens punkts, kas man ir ļoti svarīgs, ir tas, lai tava komanda tev būtu kā tādi kritiskie draugi, kas palīdz izsvērt, vai tas lēmums, ko tu un jūs kā komanda grasāties pieņemt, ir tiešām kvalitatīvs. Tāpēc arī gan sava departamenta ietvaros, gan pēc tam arī visas ministrijas komandas ietvaros tā bija tāda man ierasta prakse un aicinājums tiešām būt vienam otram kritiskajam draugam un tādam, kā es saucu, intelektuāliem sparinga partnerim, ka tiešām palīdzēt šo lēmumu no visām pusēm iztaustīt, vai tur nav kaut kādu risku, vai nav kaut kādu aspektu, par kuriem mēs neesam padomājuši, vai es neesmu padomājusi. Līdz droši vien tas pirmais punkts ir tiešām kritiski savas drošās vides ietvaros šo lēmumu izvērtēt. Tad, protams, otrs svarīgs punkts ir tiešām šo lēmumu pieņemt, jo es arī esmu redzējusi, ka ilgs laiks, kas ir veltīts lēmumu pārunāšanai un lēmumu nepieņemšanai, ir tiešām ļoti enerģiju patērējoši, izsmeļoši komandai kopumā. Līdz ar to lēmums ir jāpieņem. Un man patīk šis teiciens, ka labāks ir slikts pieņemts lēmums nekā nepieņemts lēmums. Un to es arī savā praksē esmu tiešām pieredzējusi, ka pieņemot lēmumu, kurš varbūt kaut kādā brīdī tu saproti, nebija varbūt līdz galam īstais, bet viņu koriģējot, manuprāt, ir labāk nekā nepieņemt lēmumu vispār, to novilcināt un būtībā saduļķot šo lēmumu pieņemšanas vidi. Un trešā atziņa, arī vērojot kādus procesus publiskajā pārvaldē, un jo īpaši izglītības sistēmā, kas ir kompleksa sistēma, ir, ja tu pieņem lēmumu, tad tiešām nešaudīties šurpu turpu un to nemainīt kaut kādos īsos laika nogriežņos. Protams, izsvērt, saprast, kas ir jāmaina, kas ir jāpiekoriģē, bet tiešām nešaudīties šurpu turpu, jo tik lielam kuģim kā izglītības sistēma, tas tiešām var patiesībā radīt lielāku kaitējumu nekā labumu.
Un ceturtā atziņa ir tiešām tas, par ko jau mēs runājām, ir šī sasaiste ar lietotāju. Visu laiku paturēt prātā, kam es šo lēmumu pieņēmu. Kas ir tas, kurš no šī lēmuma iegūs, kas ir iesaistītā puse. Nepieņemt lēmumu vienam pašam, 4 baltās sienās, ekspertam baltajā apaklītē, bet tiešām iesaistīt cilvēkus, kuriem tu šo lēmumu rādi, strādāt ar viņiem kopā, iztaustīt visas viņu vajadzības, sāpju punktus, saprast, kas viņiem strādātu ļoti praktiskā līmenī un tad pieņemt lēmumu kopā ar viņiem. Ja tu esi vadītāja lomā, un tu saki, ļoti svarīgi būt, ka tavi kolēģi ir arī sparinga partneri, bet droši vien tur ir būtiski uzbūvēt drošo vidi, lai es atļautos arī teikt klātienē, izdiskutēt atklāti, nevis runāt varbūt tās kaut kur pēc tam koridorā. Kā tu esi izveidojusi to vidi, lai būtu iespēja, ka tevi izaicina arī tavi kolēģi un arī padotie? Tas ir ļoti labs jautājums, jo tas patiešām ir izaicinoši, īpaši publiskajā pārvaldē, kur ļoti svarīga vieta ir autoritātei. Un, ja autoritāte saka, tad tā arī ir, mēs viens otru neapšaubām. Un tas varbūt ir tāds mans, ko es jau minēju, piegājiens lietām, būtībā veidot ar cilvēkiem šīs uzticības pilnās attiecības, kur tu viņas nevari sākt veidot, ja tu pats visu laiku spēlē lielo vadītāju, lielo bosu, kurš zina, kā viss ir pareizi. Arī tev kaut kādā brīdī ir jāatklājas un jāsaka, hei, šeit es tiešām nezinu, palīdziet. Lūdzu, padomājam visi kopā, kas ir kaut kādi kritiskie punkti, kas ir riska zonas. Šī atvērtība ar tādu nelielu ievainojamības devu ir tas pirmais punkts, kur tu vari sākt veidot šīs uzticēšanās pilnās attiecības un drošo vidi. Protams, šī vide paģēr to arī, ka gadīsies un notiks konflikti. Tas nebūs tā, ka visi ir rožaini, viens otram kaut ko pasaka, ir kritiskie draugi un mēs visi laimīgi apspriežam un ejam uz priekšu. Bet man patīk arī šī doma, ka jebkurā veselīgā komandā konflikti ir būtībā veselīga parādība. Jautājums, ko tu ar tiem dari, cik tu ātri saproti, ka konflikts briest un kā tu to risini. Bet visas šīs lietas nāk komplektā. Tu nevari iegūt uzticēšanos, komandu, drošu vidi, neriskējot ar kaut kādām citām lietām. Bet es tiešām gribu uzsvērt, ka tas nav vienkāršs process. Tas ir varbūt līderības grūtākais uzdevums. Vieglākais uzdevums ir varbūt nereti tiešām pateikt mērķus, kuru mēs ejam, aizsūtīt visiem dienas kārtību, bet grūtākais ir tiešām šī attiecība veidošana un šo smalko līniju vilkšana, kur tu nevari notēlot. Jo arī Žanetes Dronas programmā tas viena no atziņām, ko es guvu, bija tas, ka mēs izvēlamies sakot līderim. Un tas nav tāpēc, ka mums kāds liek, vai kā tā būtu pareizi vai labi, bet šī izvēle viņa ir balstīta reizēm ļoti tādās intuitīvās, emocionālās nostādnēs. Un tas ir kaut kas, kur tu vienkārši otram notici un tu uzticies. Tas ir tāds līderības stils, kas ir tūs man, ko es pati praktizēju un ko es arī patiesībā meklēju savos vadītājos līderos, kuriem es sakoju. Paldies tev, ka tu šo arī akcentēji, jo tā ir viss pūkē, bet tieši tā, nav jau viegli. Es gribu atgriezties pie jautājuma, kuru tu iesāki runājot par dizaina domāšanu, ka svarīgi radot risinājumu ir saprast to, kam mēs radām, vai ir viegli uzturēt šo izpratni, kas notiek nozarē, ja ir tik daudz, piemēram, 6 jomas un tiešām veltīt laiku, lai saprastu, kas notiek kurā jomā. Tas nav viegli, bet tas ir nepieciešami, jo, manuprāt, publiskajā pārvaldē, ja tu virzi kādu rīcību politiku vai pat lēmumu, to neizrunājot ar iesaistītajām pusēm, tā skaitā lietotāju, tad agrāk vai vēlāk tu saņemsi atpakaļ sitienu. Tāpēc arī tīri no tādas procesu virzības ir ārkārtīgi vērtīgi un nepieciešams, lai tu tiešām velti laiku šī vēl rīcību politikas vai šī lēmuma izstrādes procesā. Jo savādāk tu viņu nevarēsi ieviest īstenot, jo tās pārmaiņas, ko mēs ministrijas līmenī izstrādājam, kuras mēs gatavojam, viņu īstenošanas vieta ir, piemēram, skola, augstskola, zinātniskais institūts. Tās būtībā ir vietas, kur pēc tam šie lietotāji strādā ar rīcību politikas idejām, rīcību politikas lēmumiem. Tāpēc tas, es teiktu, vairs pat nav tāda privilēģija, tā es teiktu, ir tāda higienas prasība. Nevienmēr, protams, to sanāk ievērot. Un tas arī man pašai ir tiešām tāda, arī tā skaitā sāpīga pieredze, ka tam ir jāparedz laiks, lai vai cik saspringtā laika grafikā tu esi, tam ir jāparedz laiks, jo tādu to problēmu risināsi vēlāk un tev būs tajā procesā atsitiens.
Vai ir bijusi situācija par kādu lēmumu, par kuru tu šaubījies, bet šobrīd tu esi pateicīga, ka tu pieņem tieši tādu lēmumu? Tā kā mēs esam līderības tēmā, tad manā gadījumā šis lēmums bija saistīts arī ar valsts sekretāra pienākumu izpildītāju lomu. Jāsaka, ka pašā pirmajā brīdī es nebiju stāvā sajūsmā un tiešām negribēju uzņemties šo lomu. Man bija jāatzīst bail no atbildības un arī pārliecības, vai es spēšu ar to tikt galā. Bet es tiešām jūtos pateicīga, ka es to izdarīju, un arī, ka tā laika ministri mani pierunāja, jo tas man deva ārkārtīgi lielu tiešām dzīves un arī profesionālo pieredzi. Un tas droši vien tāds ieteikums arī daudziem citiem vadītājiem valsts pārvaldē, ka reizēm ir jāriskē, jo tikai riskējot arī vari saprast un iepazīt sevi kā līderi un kā vadītāju. Šobrīd tu esi ar vienu kāju vēl joprojām Izglītības un zinātnes ministrijā, bet ar otru Latvijas universitātē. Saka, kā ir mainījusies tava ikdiena? Ikdiena ir mierīgāka, tā kā es vairs neesmu tādā ļoti aktīvā, intensīvā arī administratīvā pozīcijā, bet vairāk tādā saturiskā, strateģiskā pozīcijā, kas iedod laiku tādām dziļākām pārdomām par to, kā sistēma funkcionē, un arī ļoti tādam veselīgam un realistiskam skatam uz izglītības sistēmu no viena konkrēta lietotāja, proti valsts augstskolas perspektīvas. Tas iedod pietuvinājumu kaut kādām problēmām, kaut kādiem jautājumiem un tiešām arī sajust, saprast tādu, ministrijas un valsts politikas līmeņa sazobi ar vienas augstskolas ikdienas lēmumiem, rīcībām un stratēģiju. Tā ka ļoti vērtīgs laiks, ko es tiešām izbaudu, un arī drusciņi varu ievilkt telpu pēc tāda gana intensīva skrējiena. Un nomainīt to fokusu un būt arī iekārtajā lietotāju kurpēs un paskatīties uz jautājumiem no dažādiem skatu punktiem. Tieši tā. Kas tev ir motivējis veidot karjeru publiskajā pārvaldē? Droši vien tas pirmais ir tas, ko visi sauc par tādu mistisko misijas apziņu, bet tā tiešām pastāv dabā, jo es esmu strādājis gan privātajā sektorā, gan salīdzinoši nesen vienā britu startupā, gan nevalstiskajās organizācijās, un es skaidri sajūtu, ka man patīk organizācijas, kas risina tādas sabiedrības mēroga problēmas, jautājumus, un tā noteikti ir valsts pārvalde. Tas ir viens. Un man arī gribas savu laiku un resursus veltīt tādām visas sabiedrības problēmām un jautājumiem. Un otrs, tas, kas varbūt raksturo mani kā individu, man patīk risināt kompleksas un sarežģītas lietas. Tādus matemātikām vienmēr ļoti patika cietie rieksti. Un, manuprāt, publiskajā pārvaldē ir šie cietie rieksti, jo tu strādā ar jautājumiem, kas tiešām skar visas sabiedrības grupas, nereti konfliktējošas intereses, līdz ar to tur ir tiešām ļoti daudz laika jāvelta tam, lai gan saprastu šīs problēmas, gan saicinātu visas šīs puses pie viena galda un tiešām strādāt ar tādām adaptīvām, kompleksām problēmām, nevis vienkāršām. Kas ir tie cilvēki, kas tevi iedvesmo? Stājoties pirmo reizi vadītāja amatā, tev ir tas, ka tev ir uzkrāta pieredze, kādi ir bijuši tavi vadītāji, un tad šobrīd, kas ir tie līderības paraugi vai kas ir tavi motivatori būt un attīstīt līderu prasmes? Pirmais, ko es gribu teikt, tā noteikti bija un ir mana komanda. Jo arī esot šī valsts sekretāra pienākumu izpildītāja pozīcijā, tieši mana komanda, mans departaments, ko es vadīju, patiesībā mani ļoti spēcināja un iedvesmoja. Iedeva būtībā tādu spēku, tā skaitā ikdienas darbiem, līdz ar to tām nevienmēr ir jābūt kādam tiešām augstāk stāvošam cilvēkam, tas var būt tava komanda, tava ikdienas kolēģi, ar kuriem tu risini ikdienas jautājumus, kas tevi redz visādās stadijās, gan satraukušos, gan pārgurušu, gan reizēm saērcinātu, gan tā pašā laikā iedvesmojošu. Jā, un papildus komandai droši vien jāpiemina arī publiskās pārvaldes līderi, uz kuriem es skatījos un kuriem es sekoju, kā viņi tiek galā ar izaicinājumiem, jo, protams, par publiskās pārvaldes izaicinājumiem mēs lasām mēdījos, mēs redzam, kas notiek, kā viņi ar to tiek galā, kā viņi risina šīs problēmas. Līdz ar to es pati skatījos uz vairākiem valsts sekretāra vietniekiem, viņi zina, kuri tie ir, no kuriem es tiešām iedvesmojos un reizēm tiešām arī lūdzu padomu savās kaut kādās situācijās. Tāpat arī, kā es jau minēju, mani iepriekšējie vadītāji. Ko tu ieteiktu? Varbūt tās, ko tu šobrīd lasi vai ko tu klausies? Es noteikti ieteiktu Žanetes Drones programmu, tieši līderības programmu valsts pārvaldes līderiem. Un jāsaka, ka šī programma tūlīt uzņems savu otro iesaukumu.
Ir iespējams pieteikties līdz 10. jūlijam, 2. programmas ciklam, kas sāksies, ja nemaldos, septembrī. Līdz ar to ārkārtīgi rekomendēju šo programmu. Es pati pēc būtības neklausos nevienu podkāstu tā ļoti sistēmiski. Tā, ka es katru vakaru vai katru piekdienu kaut ko klausītos, vairāk man kādā brīdī satrauc kāda tēma, un tad es paklausos, piemēram, Brené Braunu vai Simonu Sineku, kas ir varbūt tādi klasiķi, bet piemēram, Simons Sineks man tiešām ir tāda viena no klasiskām nerimstošām vērtībām, un laiku pa laikam tiešām pārlasu gan viņa atziņas, gan arī paklausos kādus viņa YouTube video vai podkāstus. Tāpat es regulāri ieskatos Harvard Business Review rakstos, kas, manuprāt, ļoti labi kopsavilk tādas galvenās tēmas, aktuālās tendences, zinātniski pamatotas, kas man arī iedod tādu ierosmi, kaut kādus virzienus. Arī parasti tur ir ļoti tādi praktiski padomi, kā risināt kādu konkrētu jautājumu. Tā, es teiktu, ka šie ir tādi varbūt pāris pieturas punkti. Vita Narnicka tev arī ir uzdevusi vienu jautājumu par līderību. Un viņas jautājums ir tāds: kas bija tas brīdis vai moments vai varbūt notikumi, kurā brīdī tu saprati, jā, es esmu līderis un es varu būt šai pozīcijā? Droši vien tāds viens aha moments nebija manā dzīvē, kad iespiedēja gaismas stars un es sapratu, ka esmu līderis. Tie droši vien bija tādi mazi fragmentiņi, kas likās kopā. Droši vien tāds spilgtākais man jāatzīmē tiešām bija šis krustpunkts, kad man bija no vienas puses ārkārtīgi liela atbildīga loma, proti šis valsts sekretāra pienākuma izpildītājs, un no otras puses iespēja mācīties programmā, kur es varēju ļoti dziļi reflektēt par to, ko es daru, kāpēc es daru, kāds es esmu kā līderis. Un tieši šī kombinācija, ka tu vari mācības pārnest praksē, praktizēt, sakot līdz tam, kas notiek, kā es pati mainos, kas ir manas robežas, kas ir manas vērtības, bija varbūt tas brīdis, kad es skaidri definēju, ka es esmu līderis, ko man nozīmē būt līderim, kāds es esmu līderis, kas ir tās manas vērtības, un arī tādā ziņā izdarīju arī kādas tādas varbūt grūtākas izvēles un iestājos par teiksim, sev svarīgām vērtībām, kas arī bija tāda mana iekšējā līderā veidošanās process. Un kāds būs tavs jautājums nākamajam viesim, kurš arī runās par līderību? Līderi man asociējas ar pārmaiņām. Tās nevienmēr ir tādas fundamentālas satricinošas pārmaiņas, tās var būt arī mazas pārmaiņas, bet te pašā laikā transformējošas pārmaiņas. Tās var būt pārmaiņas, kur tu sāc kaut ko darīt savādāk, tev ir savādāks darba stils, cita attieksme. Līdz ar to pārmaiņas ļoti dažādās izpausmēs, gan sistēmiskas reformas, gan arī tiešām tādas mazās ikdienas pārmaiņas. Līdz ar to jautājums nākamajam viesim ir, kas ir tās vienas konkrētās pārmaiņas, pie kurām tu strādāsi, teiksim, nākamā gada laikā. Ilze, paldies! Paldies tev par šo sarunu. Paldies, ka tu ļāvi ieskatīties savā vadītāja un līdera attīstības procesos. Paldies, ka atklāji arī vērtības, kas tev ir svarīgas. Un, protams, lai veiksme ir visās lomās, kuras tu arī turpmāk ieņemsi. Paldies! Paldies, ka klausījāties un skatījāties mūsu sarunu ciklu par līderību. Tiksimies jau nākamajās epizodēs.